Latviešu tautas pasaka Trepens un Pakants. Vienam saimniekam bijuši 2 suņi, Trepens un Pakants. Katru nakti saimniekam bijusi jāsargā ezera malā kunga malka. Abi suņi skrējuši tam biedros. Tik vienu vakaru suņi neatskrējuši. Saimnieks no gara laika sācis zivis ķert un noķēris tādu zivtiņu, kas runā. Zivtiņa lūgusies, laid mani vaļā. Tad tu sapratīsi, ko suņi un putni runā. Saimnieks palaidi zivtiņu un gājis uz māju. Uz piedarba jumta sēdījusi vārna un krauklis. Krauklis teicis tā: apakš šī piedarba stūra 2 lāpsu dziļumā ir potiņš naudas. Saimnieks pakampis lāpstu, izracis naudu un nolicis pie gultas. No rīta saimniece prasījusi: Vīriņ, kur tu tik daudz naudas dabūji? Dabūju, bet kur to nevaru teikt. Citādi man jāmirst. Mirsti, bet saki. Saimnieks paklava naudu kleiti, bet nesaka. Nu, kad nesaka, tad sieva izgudro ko citu. Viņa pieteica radiem, lai nākošā naktī nāktu naudu zakt. Trepens ar Pakanu to noklausās. Vakarā Trepens saka uz Pakanu: klausies, šonakt nāks velni mūsu saimnieku mocīt. Zagļi kleitis apzakt. Šķirsimies uz 2 pusi. Es iešu saimnieku sargāt, un tu sargā kleitis. Pēc vakariņām saimnieks aiziet savu malku sargāt. Trepens tek līdzi. Ap pusnakti mazā zivtiņa noiet pling, pling. Un tūdaļ no ezera iznāk liels vīrs ar 3 galvām, lai saimnieku nonāvētu. Trepens nokož visas galvas. Necik ilgi nāk 6 galvis no ezera ārā. Trepens nokož visas 6. Pēc laba brīža nāk 9 galvis no ezera ārā. Trepens nokož visas 9 galvas un tad arī atkrīt augšu pēdu, jo nomocījies galā. Saimnieks sabrauka savu glābēju un skaties, pēc brīža tas ceļas kā briedis augšā. Mājā Trepens prasa Pakanam: nu kā tad tev labi gāja? Nekas, vienu zagli sakodu, tie citi aizbēga. Bet kā tad tev gāja? Vai, brālīt, man gāja smagi, tomēr nokodu gan. Pa priekšu iznāca 3 galvis, tad 6 galvis un beidzot 9 galvis. Tad bija mokas ar 9 galvi. Tik pats nenoģību. Bet saka, ja nu saimnieks to zinātu, ka viņa paša saimniece savus radus ataicinājusi kleitis apzakt, ko viņš darītu? Nedarītu nekā, iepērtu, lai citā reize tā nedara. Un tas būtu viss. Tu jau zini, ka mūsu saimnieks ir zelta cilvēks. Saimnieks to noklausās. No rīta saimniece atkal: mīļo vīriņ, teic, kur tu to naudu ņēmi? Mīļo vīriņ, teic, kur tu to naudu ņēmi? Kad teikšu, tad man jāmirst. Mirsti, bet teic. Nu tad izkurini pirti, nomazgāšos un tad miršu. Jā, šī izkurina pirti un tā klāt. Pirts gatava, vīriņ, ej nomazgājies, lai reiz dabūtu zināt, kur tu to naudu dabūjis. Vai laba pirts slotā arī ir? Ir, ej tik projām. Vai gars arī iepērts? Iepērts nu gan vēl nav, bet būs jau labs, ej tik projām. Kur nu labs celsies? Tev jāiet gars iepērt, citādi neēmu. Ak, tavu činku, kur tu tik ilgu laiku vilcini? Bet kad nu tā gribi, nu tad iešu arī. Ej, to tu zini. Ja gars nebūs labi iepērts, tad pēršu tevi. Saimniece noiet uz pirti, iepēr garu un tad sauc atkal: Vīriņ, kamēr es ģērbjos, var jau nākt pērties, lai vēl te laika nekavētu. Saimnieks taisās uz pirti. Sētā Gailis nosaka saimniekam pakaļ: saimnieks muļķis, viņš nevar vienu sievu ievaldīt. Kā tad man 10 jāsavalda? Paņēmis labu kančuku, nodrāzis, redzētu gan.
vai tu prasītu naudu? Pirtī saimnieks saka uz sievu. Vadzi, gars vēl ļoti sīvs un sūs. Tu neesi labi iepērusi. Ja tāds vien, tad labāk nemaz neperos. Jā, kā tad? Tev tik netik mirt, tādēļ tā saki un smādē. Jā, sieviņ, mirt man netīk, bet tevi izpēt man ļoti patīkas. Nāc tik no šurp. Vīriņ mīļais, tu jau mani nesitīsi. Sieviņ mīļā, tu jau vairs pēc naudas netaujāsi, zagļus neaicināsi. Netaujāšu, neaicināšu, piedod tik šoreiz. Labi, lai jau nu paliek. Bet saki, vīriņ, kas tev par zagļiem iemēlsa? Kas tev pateica? Kas pateica? Pakans pateica. No rīta saimniece pakanam nedod nedruskas ēst. Saimnieks turpretīm paņem kreima podu, liek izcept baltu maizi, sadurpina baltu maizi kreimā un tad pacienā pakanu, pacienā trepenu. Un no tā laika saimniece bija tā labākā sieva virs pasaules.